Viena no slavenākajām vilkaču prāvām pasaulē pat ir notikusi Latvijā 17. gadsimta pašās beigās, kad tika tiesāts tāds Tīss, jeb Matīs, kurš bija piesaukts kā liecinieks citā tiesā. Un kaimiņi smējās, ka viņš nevarot liecināt, jo viņš esot vilkacis, tāpēc viņš nevarot dzērēt uz bībeles. Un pats Tīss atzinās, ka viņš esot vilkacis. Un toreiz šī Latvijas sadaļa bija Zviedrijas sastāvā, un tāpēc no Zviedrijas speciāli brauca tiesnesis. Un šī tiesas prāva joprojām glabājās Zviedrijas arhīvā. Un tur ir ļoti rūpīgi aprakstīta visa Tīsa pratināšana. Un šis ir tāds ļoti interesants vilkaču prāvas gadījums, ar ko viņš arī ir ļoti slavens visā pasaulē, ar to, ka Tīss uzsver, ka viņš ir labais vilkacis, ka viņš nevis dara sliktu, bet gan viņš skrienot uz elli, kur esot raganas un burvi sazaguši labību un mantu, un viņš viņu atzogot apakaļ, un viņa nonāk apakaļ pie cilvēkiem. Tur ir tāds sens pagānisks priekšstats, uz ko ir arī balstītas vairākas mūsdienu mitoloģijas pētnieku teorijas, ka vilkači iespējams varētu būt kaut kāda slepena brālība, kas nāk no proto-indoeiropiešu laikiem. Grūti pateikt, kā tur ir bijis, bet kas ir ļoti interesanti, ir tas, ka šajā tiesas prāvā diezgan precīzi ir arī aprakstītas vietas, kur visi šie notikumi ir notikuši. Un Tīss ir arī precīzi norādījis, kur atrodas elle, uz kuru viņš ir skrējis. Un šī elle atrodas netālu no Akenstakas, purvainā mežā pie ezeriņa. Tas ir apmēram kādu puskilometru tur iekšā tajā čūkslī, kur mēs šodien ar 3 suņiem un manu draugu Olafu iesim meklēt to elli. Nu, redzēsim, ko mēs tur atradīsim.